bailes tas ir pamatā visam, ja? Un kad jūs izmainat domāšanas veidu, ja? Un jūs saprotat, ka bailes tas ir jūsu vienkārši fantāzijas visādas, ja? Un visādas idejas, kas nav noticis, un ka jūs dzīvojat no pagātnes, un jūs jau skatāties nākotnē, kur nav bijusi, ja? Un tādā veidā jūs nedzīvojat šodien, ja? Un tas tāpēc arī, tāpēc jūs visu laiku nepārtrauktā trauksmē, jūs esat panikā visādā, jo jūs domas esat sadomājuši, ka tur un tā. Un tādā veidā nevar neko atmest, ja, kad jūs sevi ēdat un darat. Ir jādzīvo šodien, ja, un jādara pa maziem solīšiem viss, ko jūs varat izmainīt, ja, un tad viss arī notiek lēnā garā. Tas nav ātrs process, bet galvenais nebaidieties ne no kā. Mainiet vidi, tas ir pirmām kārtām. Nav svarīgi, ko pa jums runās, ko pa jums teiks, kas tie par cilvēkiem. Ja viņi tie būs jūsu draugi, viņi būs ar jums, bet ja viņi jums vēlēs labi, viņi nekad jums nepiedāvās iedzert un redzēs, kā jūs cenšaties tikt no tā vaļā, ja, un es jums ieteiktu vienkārši izmainīt to vidi reāli, tāpēc, ka tas ir primārais viss. Un viss, tie, kas vajadzēs, būs ar jums, viņi tāpat tās dzīvē, un tie, kam nevajadzēs, viņi atkritīs.